Faktiski mūzikai arī ir liela nozīme visā šajā. Ja. Teiksim, mūzika, balss, ja viss tas kopā, viņš nodod to tādu iespēju. Eiropas sarežģītā vēsture latviešus daudzkārt padarījusi par upuriem, taču nav nemaz tik daudz publicistisku darbu, kas par šiem faktiem runā bez vainas kompleksa, saucot lietas īstajos vārdos. Tas ir jāsaka skaidri, tā ir Staļina iedibināta interpretācija, vēstures interpretācija, kas ir ko tīri atražo tagad Krievija un lielā mērā, kam piekrīt arī rietumi. Filmas scenārijs balstīts uz pasaulē atzītu Rietumeiropas vēsturnieku darbiem, kuru izteikumu redzam arī filmā un kas atšķiras no komplementārā skatu uz PSRS un arī Krievijas politiku. Teiksim, bija 9. maijs un viss bija, teiksim, skaisti, ja, un var sakot, sabiedrotie. Tātad īsumā labais uzvarēja pār ļaunumu. Ja. Tas Hollywoods, teiksim, tāds skatījums uz otru, teiksim, pēckara visu periodu. Bet, teiksim, šiem vēsturniekiem, ja, konkrēti Normanam Deivisam, tas ir viņa viena no galvenām misijām, ja, ko viņš mums arī teica, kad nebija labā uzvar pār ļaunumu. Ja. Snoras filma ir domāta Rietumeiropas sabiedrībai. Viens no mērķiem parādīt, ka būtībā nav lielas atšķirības starp nacismu un padomju režīmu. Otrs – akcentēt komunisma mantojuma ietekmi uz šodienas Eiropu un Krieviju. Krievijas ziņu kanāli jau ir pasteigušies filmu nodēvēt par meliem. Bija pilnīgi skaidrs, ka filmu interpretēs kā Latvijas tā sakot, uzbrukumu, visticamāk, Krievijai. Ja, jo kas, ko saka par Padomju Savienību, kā mums arī eksperti filmā saka, kas tiek uztverts kā uzbrukums Krievijai. Šodienas Krievijā, ja, nemžēl tas tā ir. Šai kontekstā vaicājām, kādas izjūtas Edvīnā Raisa apziņa, ka pateicoties šai filmai, viņam ir lielas iespējas kļūt par nevēlamu personu kādas lielvalsts simpātiju sarakstā. Крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Nē, es domāju, ka kā bail, tas nav pareizi. Es ar to rēķinos, ka teiksim, kamēr Krievijā, ja, teiksim, šos te noziegumus neatzīst par noziegumiem, ja, kamēr slēp teiksim, noziedznieks un tam līdzīgi, kamēr tur ir tāda situācija, glorificē, teiksim, šo te režīmu, kas ir, noslapkavojis miljoniem cilvēku, kamēr tā situācija ir, tad ik viens, kas, teiksim, par to runā, ja, skaļāk, klusāk, ja, kas skaļāk runā, tas sliktāk. Ja. Attiecīgi, tātad ik viens, kas par to runā, ja, tas ir oficiālajai Krievijai ienaidnieks. Nu, bet tev tas neizraisa trauksmes sajūta, ka beigās varēja mierīgi nerunāt un justies laimīgs savā Eiropas Savienībā? Nu, manā uzturē tā laime nav vienkārši tā sakot pielikt māgu, ja, un braukt, teiksim, kaut kur izmantot Eiropas tās, teiksim, ja, kaut kur. Tas tīri, ko es teicu, ka tīri Latvijā uz visu to kopējo situāciju skatoties, gan uz tiem pensionāriem, gan uz visu to kopējo tādu atmosfēru ar teiksim, visādiem robežlīgumiem un tam līdzīgi. Ja. Nu, nevar īpaši laimīgs būt tādā situācijā, kad apmēram tā sakot, ne īsti pareizā virzienā, teiksim, manuprāt, ja tas notiek. Un līdz ar to, teiksim, uztaisīt tādu filmu, tas, manuprāt, ir tāds virziens, teiksim, pretējā vidi, kas varētu, teiksim, kaut ko, varbūt izmainīt, ja, vismaz tā cerība. Zīmīgi, ka filma runā ne tik daudz par latviešu likteni, bet gan fokusējas uz Ukrainā, Somijā un Polijā pastrādātajiem padomju režīmu noziegumiem. Edvīns saka, tā bijusi apzināta izvēle – nerunāt pašiem par sevi. Ļoti daudz uzņem, ja, ka tas ir faktiski tā lokāli, ja, teiksim, latvieši par latviešiem uzņem. Tādā augstā līmenī un arī tīri tas emocionālais un viss tur ir, ja. Bet tā vienīgā problēma ir tāda, ka to uzreiz tas Krievijas tā propagandas mašīna kaut ko tādu veidu, teiksim, pašu taisītas lietas par sevīm, ja. Uzreiz to jau pamatā pasaka, ka tas viss ir tā sakot, tas jau ir tur viņu raudāšana, ja, lokālā, ja. Ukraiņiem par bādu, ja Ukraiņiem par bādu ļoti daudz filmas ir uzņēmts. Bet tas tā neiedarbojās, ka to pasaka paši ukraiņi. Ja. To vajag pateikt kādiem citiem, piemēram, latviešiem. Ja. Tad tas, protams, ir savādāk.
Edvīnam ir politologa izglītība, tomēr viņš pats sevi drīzāk asociē ar moderno tehnoloģiju sfēru. Šobrīd viņš darbojas starptautiskā projektā, kas izstrādā jauna tipa pārlūku programmu elektroniskajiem arhīviem. Filma ir bijis paralēls darbs 2 gadu garumā. Edvīns pieļauj, ka globālajā pasaulē viņa vēlme parādīt lietas īstajā gaismā var šķist arī neiederīga. Globalizācijas tieši tajos ietvaros, ja, pat īsti nav nemaz izdevīgi, ka, teiksim, kaut kā. Tā jau arī ir tā globalizācija, ka viss paliek globāls, ja, un tāds lokāls, un kāpēc Latvijas vēsture, ja, un kāpēc vispār tur daudz jāskatās ir vēsture, ja, un kas ir bijis, ja, ir jāvirzās uz tādu globālo, teiksim, tirgu, ja, kur faktiski šīs lietas absolūti nav dominējošas. Ir svarīgi, teiksim, tā vietā, ja ir svarīgi jaunatnē iestāstīt, ka modē tagad būs kaut kas, ja. Un to pacelt tādā kulta līmenī, ja, ar reklāmām un tā tālāk, ja, ka tas ir tā kā modē un tas ir ļoti labi un moderni, ja, un tad visu to pērk, teiksim. Bet tu jūties tā kā ārpus no tās visas patērētāju histērijas? Es personiski, principā, diezgan tā ārpus jūtos. Nu, tā nozīmē, ka teiksim, teiksim, es ņemu savu plastmasas maisiņu, neiepērkos, respektīvi neizmantoju, piemēram, tos maisiņus, kas ir veikalā, un tā tālāk. Es tā redzu, ka daudz tādu maz nav, kas tā dara. Režisoru virtuvē tiekam cienāti ar gabaliņu no Rīgas pirmizrādes tortes, bet pirms mēneša Padomju stāsts piedzīvojas pirmizrāde Briselē, Eiropas parlamentā. Filma ir veidota tradicionālā dokumentāli izglītojošā stilā, to ierunājusi atpazīstama diktora balss, un vēstures notikumi tajā izklāstīti nepārprotami skaidri. Šķiet, Padomju stāsts spējas nevien aizkustinātu politkorektumā trenētos parlamentāriešus, bet arī atsvaidzinājusi viņu vēstures zināšanas. You know, we cannot build a humanity if we close our eyes for this kind of massacre and terrible inhuman things what have happened. I mean, our responsibility is to serve justice to those people. Otherwise, we don't know where we are going as a human beings. Edvīns uzskata, ka agrāk vai vēlāk arī Krievijai nāksies starptautiskajai sabiedrībai atvainoties par komunismu noziegumiem, tāpat kā Vācija apliecinājusi atbildību par nacistu nodarījumiem. Bet tuvākais mērķis varētu būt, ja ne vairāk, tad filmas iespējā paraudzīties kritiskāk vismaz uz to vērtību sistēmu, kādā paši dzīvojam.